Jūs spējāt tikt pāri darba dienai, un nevienā dejas izpildījumā neradās priekšstats, ka jūs esat saguruši, skrējuši, lai paspētu uz skati. Paldies jums par šo sniegumu. Pirmajā daļā bija lielisks sniegums bērniem. Šī pusē ir enerģiski, atraktīvi un dejojoši bērni. Paldies bērniem un bērniem. Kurš tāpat mūs ļoti iepriecināja senioru deju kolektīvu. Ik viens, kurš nāca uz skatuves ar dejām, katram bija savs roklis, katram bija savs stāsts, un katrs spēja ar šīm dejām parādīt tieši savu kolektīvu un savu izpildījumu. Un pirmā daļā bija arī jauniešu kolektīvi mēģināja tikt līdzi gan senioriem, gan bērniem. Un jāsaka, ka vēl vesels gads ir priekšā, lai varētu noprecizēt pamatsoļus un pieliktu klāt šīm dejām emocionālo stāstu. Savukārt otrajā daļā sirsnīgs paldies visiem vidējās paudzes deju kolektīviem. E-grupā īpaši paldies Mārupiešiem par abiem sniegtajiem priekšnesumiem. Tie bija emocijām pilni un bija prieks uz jums skatīties. Un tieši tāpatās par apkārt. Savukārt B-grupas nāca katrs atkal ar savu rokrakstu. Un paldies par deju lielais Rīts deju kolektīvam Dārta. Par abiem sniegtajiem skaistiem priekšnesumiem. Gan par deju pats par savu naudu zēru, gan par tūkstošās ansamblis dejojums un stāsts bija absolūti skaidrs. Nu ko, manuprāt, ir jāsaka sirsnīgs paldies jūsu pašvaldības, tā teikt, galvām, kas ir devuši jums atbalstu, jūsu kostīmiem, tam, lai jums būtu mēģinājuma telpas. Es domāju, ka aplausi šeit būtu pelnījuši ik viens jūsu kultūras darbinieks. Un tagad pats galvenais vārds Jānim. Labvakar! Man ir tas gods pasniegt Latvijas Nacionālā kultūras centra diplomus. Bērnu grupā Mārupas novada Jaunmārupas pamatskolas bērnu deju kolektīvam Ozolēna. Vadītāja Anita Ozoliņa par iegūto pirmo pakāpi 41,5 punktiem. Diploms Ķekavas novada Ķekavas vidusskolas deju kolektīviem Kerkaviņa, vadītāja Īrisa Gaila par iegūto pirmo pakāpi 41,2 punktiem. Babīnas novada pašvaldības kultūra izglītības centra bērnu deju kolektīvam Kaspīne, vadītāja Dārca Veida par iegūto pirmo pakāpi 42. Višķos novada Tīnūžu tautas nambērdeju kolektīvam Upīte, vadītājs Dits Apsīts par iegūto pirmo pakāpi 43,2 punktiem. Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas kultūras nama bērnu deju kolektīvam Daina, vadītāja Daina Marija Zuzuļa par iegūto augstāko pakāpi. Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms E grupā.
Olēns novada Olēns kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvam Janita, vadītāji Anita un Jānis Precinieki par iegūto otro pakāpi apaļiem 39 punktiem. Labīts novada pašvaldības kultūra izglītības centra vidējās paudzes deju kolektīvam Dārta, vadītājs Lauris Siliņš par iegūto otrā pakāpi apaļiem 39 punktiem. Ekavas novada pašvaldības Katla kalna tautas nama vidējās paudzes deju kolektīvam Salieši, vadītāja Vita Prieda par iegūto otro pakāpi 39,2 punkti. Ekavas novada Baložu kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvam Baloži, vadītājs Mārtiņš Ezeriņš par iegūto pirmo pakāpi 40,8 punkti. Olēns novada Jaunolēns kultūras nama vidējās paudzes deju kopai Viducis, vadītāja Elina Grebežniece par iegūto pirmo pakāpi 44. Mārupes novada Domas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvam Mārupieši, vadītāja Gunta Skuja par iegūto augstāko pakāpi 45,8 punkti. Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms C grupā. Salkrastu novada zvejnieku ciema vidusskolas zveju kolektīvam Murdiņš, vadītāja Judīta Krumi par iegūto otro pakāpi 39,2 punktiem. Ekavas novada Baložu vidusskolas jauniešu deju kolektīvam 39 vadītāja Līga Plēta par iegūto augstāko pakāpi 46,2 punkti. Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms B grupā. Mārupes novada Domas kultūras nama jauniešu deju kolektīvam Mārupe, vadītājs Rolands Veits par iegūto otro pakāpi 47,8 punktiem. Ekavas novada pašvaldības Katla kalna tautas nama jauniešu deju kolektīvam Katla kalns, vadītāji Mārtiņš Pētājs un Vita Prieda par iegūto pirmo pakāpi apaļiem 20. Olēns novada Olēns pirmās vidusskolas jauniešu deju kolektīvam Dzēre, vadītājs Jurijs Gogulis par iegūto pirmo pakāpi 20 apaļiem punktiem.
Īkšķils novada pašvaldības jauniešu deju kolektīvam Spole, vadītāja Gundega Spule, ir par iegūto pirmo pakāpi 50,5 punktiem. Olēns novada Jaunolēns kultūras nama jauniešu deju kolektīvam Kalējs, vadītājs Mācis Zeibots par iegūto pirmo pakāpi 52,8 punktiem. Sālspils novada kultūras nama Rīga, jauniešu deju kolektīvam Austriņš, vadītājs Mārtiņš Pēdājs par iegūtu pirmo pakāpi 52,8 punktiem. Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms A grupā. Sālspils novada kultūras nama Rīga, jauniešu deju kolektīvam Mūsiņš, vadītājs Mārtiņš Pēdājs par iegūto pirmo pakāpi 58,5 punktiem. Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas kultūras nama tautas deju ansamblim Zīle, vadītāja Vita Timermane par iegūto pirmo pakāpi 59,5 punktiem. Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms senioru grupā. Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas kultūras nama senioru deju kolektīvam Sidravājam, vadītāja Ārija Vāre par iegūto augstāko pakāpi. Sālspils novada kultūras nama Rīgava senioru deju kolektīvam Rīgava, vadītāja Radze Čibla par iegūto augstāko pakāpi. Pašvaldības senioru deju kolektīvam Degļi, vadītāja Anna Krišāna par iegūto augstāko pakāpi 46,8 punktiem. Latvijas Nacionālā kultūras centra diploms D grupā. Īkšķils novada Īkšķils tautas nama vidējās paudzes deju kolektīvam, vadītājs Gatis Neimans par iegūto pirmo pakāpi 50,5 Īkšķils novada Tīnožu tautas nama vidējās paudzes deju kolektīvam Upe, vadītājs Dītis Sapsīts par iegūto pirmo pakāpi 52,5 punktiem. Sālspils novada kultūras nama Rīgava vidējās paudzes deju kolektīvam Ūsa, vadītāja Brigita Čikste par iegūto pirmo pakāpi 53,8 punktiem. Ķekavas novada pašvaldības Ķekavas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvam Zīle, vadītāja Vita Timermane par iegūto pirmo pakāpi 53,8 punktiem.
Balvons novada pašvaldības vidējās paudzes dēļ kolektīvam Deksme vadītāja Ante Krišāne par iegūto pirmo pakāpi pēc 54,2 punktiem. Labītas novada pašvaldības kultūra izglītības centra vidējās paudzes dēļ kolektīvam Dārta vadītājs Lauris Siliņš par iegūto augstāko. Pieši vadītāju Guntas Kuļu par iegūto augstāko pakāpi 57,5. Paldies! Tas ir mums viss. Lai jums veicās un tiksimies jau nākamajā gadā.